Vai tu uzskati, ka var kaut ko piespiest bērnam un šādi savienojot ar dabu mūsos radīsies uzvaras instinkts? Mēs atradām 3 vielas, kuras nav pasaulē aprakstītas. Tad par viņām nav vispār zināts, ko raksta. Skola nav mainīsies jau 400-500 gadus. Sievietes ievērojis, meitenes aizmirst vispār dzert ūdeni pa dienu. Tu prasi, ko tu šodien ēdi, cepumu brokastīs un pusūdeni glāzes pa dienu. Daba nav tik nežēlīga, kā tas ir cilvēks. Cilvēks sevi nostādījuši augstāk par dabu. Jā. Cilvēks nav augstāk par dabu. Daba ir augstāka. Mums ir jāmācās no dabas, ko dara daba. Es tik izvairīgi atbildēju, jo es jau pirms 15 gadiem apsolīju, ka būs produkts. Bet tu dzirdēji apstākļus, kas nenotika. Uzvaras instinkts sākas dabā. Tieši uzvaras instinkts sākas dabā, bet, lai to redzētu, dabā ir jādzīvo, ar to jāsadzīvo, dabai jāuzlabo un dabai jādodas katru dienu. Jā, sveiks, Pēter. Ar tevi dzīvoju vienā mājā jau 19 gadus, un tavā saimniecībā, mūsu saimniecībā, Dimantkalnā, jau no mazas bērnības kājas esmu bijis uzaudzis kopā ar briežiem, barojis viņus no mutes, un tu man esi centies piespiest būt kopā ar dabu. Piespiest. Man nepatika no tā, ka dzīvnieki, es neteiktu, ir mana pirmā izvēle. Tu man esi centies piespiest dabu, centies arī manām māsām piespiest dabu, centies piespiest mūsu visai ģimenei. Vai tu uzskati, ka var kaut ko piespiest bērnam, piespiest tuvajiem, un šādi savienojot ar dabu mūsos radīsies uzvaras instinkts? Ja mēs vērojam dabā, tad arī aiziet, atrast medījumu, strādāt, reizēm piespiest pamosties no rīta, ir jāpiespiež. Tāpēc to dara dabā dzīvnieki un to dara cilvēki. Tāpēc arī tev pirmo reizi tu tiki piespiests iet iekšā zālē karatē, un pēc tam kļuvu par daudz medaļu īpašnieku, un esam jau par to runājuši iepriekšējā podkāstā. Un jāpiespiež ir pieķerties pie dakšas, pie siena gubas un pie dažādiem darbiem, un jāpiespiež pamosties agri no rīta un sakārtot gultu. Tātad man atbild ir jā, dabā mēs viens otru reizēm piespiežam, un tāpat arī cilvēkiem. Sākam no paša sākuma. Tu biji nedaudz vecāks par mani. Kādēļ uzsākt saimniecību? Tu esi jauns uzņēmējs, dari visādas lietas, bet tu neesi iegājis vēl tajā lauku lietā, saimniecības lietā. Kādēļ uzsākt saimniecību? Patreiz mums ir 3 saimniecības. Lauki man bija jau, tā bija mana bērnība, man bija jāstrādā, mēs strādājām, lai pāēstu. Tātad, ja tu neiesies kartupeļus, tad neiestādīsi un neiesies graudus, tad nebūs raža. Un ja tu nebūs viss, tad nebūs olas. Tieši tik vienkārši viss arī agrāk notika. Un ja tu nesarūpēsi sienu vasarā, tad nebūs govīm, ko ēst. Un vienai govei vai vismaz 10-12 zārdus, un tas ir ļoti smags vasaras darbs, kurā strādājam. Līdz ar to darbs un lauki nebija izvēle. Tā bija sevis un citu piespiešana. Bet jau tajā laikā es jūtu, ka, piemēram, man ļoti patika pamosties pirmajam agri no rīta, aiziet pie cukurbiešu kaudzes. Mums tajā laikā audzējām cukurbieķus, jo Latvijā bija cukuru fabrika. Un strādāt tik ilgi, es ienīdu šo darbu, man nepatika šis darbs, bietēm griezt nost šos stumbrus, lapas, bet es to vienkārši izdarīju. Un es biju laimīgs, jo mana otra dienas puse bija brīva. Tātad tas nebija prieks, nebija tas darba prieks, bet tas bija sevis piespiešana, lai tev būtu elementāri, ko ielikt ziemā vēderā. Un kurā brīdī notika šis klikšķis, kad es gribu savu saimniecību? Notika paudžu maiņas, un es jau studēju, strādāju, daudz biju ārzemēs, es pelnīju naudu Vācijā kā jauns cilvēks, bet tad notika šī mantošanas lieta, kā katrā ģimenē, un manai mammai ir vēl vairāk brāļu māsas, un tika norakstītas zemes, sadalītas zemes, un es savukārt sāku apsaimniekot savu mammas īpašumu, un ar laiku atpirku no visiem pārējiem īpašums, piepirku vēl klāt Rambatē vēl iespējamās zemes, un to darīju tikai tāpēc, lai sakoptu to, kas man ir bijis dots senču mantojumā. Sākās arī tik vienkārši sakopt lauku sētu, lai viņi nebūtu nolaisti, lai viņi būtu skaisti. Kādēļ bioloģiski? Kāds bija tas mērķis iegūst bioloģisku statusu? Dabā ir tik daudz visa labā, patiesībā dabā ir pilnīgi viss labs. Un
viss dabā izaug bioloģiski, un dzīvnieks tam pierādījis. Piemēram, briedis ēd vairāk kā 200 dažādas lietas, ko var atrast mežā, pļavā. Un briedis pats izvēlas, ko viņš ēdīs. Tā starpība starp cilvēkiem un dzīvniekiem ir tā, ka cilvēks ir pazaudējis savu instinktu sajust, ko viņam tajā brīdī vajag. Jo briežiem nav dakteri, briežiem nav iespēja izlasīt, iegooglēt, kas ir labs. Bet mēs kā cilvēki jūtam, kad mums vajag paēst, mums vajag padzerties, vai tomēr jau ir aizgājis tā, ka 500 sievietes ievērojis, meitenes aizmirst vispār dzert ūdeni pa dienu. Tu prasi, ko tu šodien ēdi, cepumu brokastīs un pusūdens glāzes pa dienu. Mēs esam pazaudējuši nedaudz to? Ričard, tā ir tā starpība starp cilvēkiem, kas joprojām ir pie dabas un jūt, ko to daba liek darīt. Mēs izdzīvosim, mēs paliksim stiprāki, mēs vairosimies, mums būs bērni. Un starp cilvēkiem, kas lēnām, diemžēl, sāk savas maņas, savus instinktus sāk pazaudēt kaut kur. Kādēļ brieži? Es saprotu, vajag bioloģisku saimniecību, bet kādēļ brieži? Latvijā tas bija jau tajā laikā populārs. Es tā nezinu, bet man liekas, ka ne. Es nebiju pirmā saimniecība, bet es biju viena no pirmām saimniecībām, kas to sāk darīt. Kāpēc brieži? Brieži ir skaisti, graciozi dzīvnieki. Par briežiem es daudz biju skatījies. Arī ar teviem kopā mēs skatījāmies Discovery, mēs skatījāmies pa dzīvnieku pasauli. Man briedis vienmēr asociējas ar kaut ko ļoti skaistu, ļoti kaut ko graciozu. Tas ir pirmais. Otrais, briedim vajag veltīt diezgan maz uzmanību, jo brieži ir ļoti pastāvīgi dzīvnieki. Trešais, mums bija diezgan daudz pļavas, kurās arī šie brieži varēja dzīvot. Un vienā brīdī mēs sasniedzām 200 briežu ganāmpulku. Un tā izvēle bija veidot ne tikai briežu, bet vaislas saimniecību. Vaisla nozīmē, ka mēs audzējam priekš tālāk pārdošanas, reprodukcijas. Un savukārt gaļas saimniecības audzē priekš gaļas. Mums nekad nav bijis gaļa. Okay. Ja nav no briežiem gaļas, kāds tad ir tas iegūms? Audzēt briežus tikai skatam vai arī? Jā, mēs tālāk pārdodam briežus, un lai tu pārdod briežus, tev jābūt labākajiem. Un tā sākās šis te uzvaras gājiens pēc medaļām. Medaļām? Tad briedi var novērtēt objektīvi tikai ar sacensības principu. Katru gadu briedis nomet savus ragus. Šie ragi tiek savākti kopā. Ir čempionāti starptautiski, morē joprojām notiek, un notiek ragu vērtēšana. Un jo lielāk skaistāk ragi, jo vairāk punkti, un līdz ar to dabūna balvas. Mūsu profils bija vairāk dambrieži, un mēs bijām vairākus gadus pēc kārtas, manuprāt, medaļu ziņā absolūtie čempioni. Un tad tu spēj novērtēt savus darba rezultātus ar šīm te medaļām. Un ragi tiek ietekmēti kā briežu stresa līmenis, kad viņi ir laukā, tas, ko viņi ēd, kur viņi dzīvo, apstākļi, kā var izaudzēt tos labākos ragus. Pirmais solis ir, ja ir pļava un saimniecība, un tu gribi labus briežus, tad viņus jānopērk, jo brieži neatnāks paši uz mājām. Ko es darīju? Es sākumā apbraucu daudz saimniecības, es lasīju informāciju, es iedziļinājos un devos pie viena kolēģa, un mēs vienojāmies par summām, par cenām, cik maksās liels briedis, cik maksās mammas, cik maksās jaunie puiši. Un atceros, kā tagad to skatu, kad pa pļavu staigā dzīvnieki, un es viņam saku, mums bija tāda vienošanās, tā kā es pērku uzreiz diezgan daudz dzīvniekus, tad es izvēlēšos labākos puikas, jo vajag vienu puiku uz 20 meitenēm. Šis puisis maksā ļoti dārgi. Dārgākā cena ir bijusi pat Latvijā līdz 80,000 eiro dzīvnieku cena. Bembi normāli. Jā, protams, tā ir liela vērtība. Un es ar pirmo šāvienu parādīju uz labāko briedi. To nevar viegli atrast labāko briedi, bet es uz viņu parādīju. Un man kolēģis, pie kuras bija teicis, Pēter, mēs gan sarunājām, ka pirmā izvēle būs un par to cenu, ko runājām, bet šo es tev nevaru dot. Es saku, kāpēc? Viņš saka, tas ir čempions. Jau 2 gadus pēc kārtas. Un lūdzu, izdari nākošo izvēli, bet ar 2 briežiem viena vietā, jo mums bija vienota fiksēta cena, pa cik. Es teicu, interesants piedāvājums, un es šāvu otros šāvienus. Un es trāpīju viņa dēlam, un es trāpīju vēl vienam melniem bruņiniekam. Tajā laikā es viņam iedevu vārdu. Un tad sākās pats interesantākais. Un jā, es šodien no tevis gribu dzirdēt svarīgākā tā lieta, ko es vēlos dzirdēt. Tu esi izveidojis saimniecību šajā brīdī. Cik tev ir gadi šobrīd, kad tu šos briežus izvēlējies un uztaisīji ganāmpulku? Jā, tu manuprāt bija 25 gadi. Tev ir 25 gadi, tu esi izveidojis saimniecību. Tev ir labākie brieži, labākie ragi.
tavs plāns? Es skatījos intervijas vecās, ir taisīt nometnes, taisīt pasākumus, seminārus un visu ko tādu. Bet es atradu 2010. gada vai 13. gada interviju Latvijas televīzijā, vai kas tā bija par televīziju, kur saka, briežu pulveris. Kas, kad, kur radās doma par briežu pulveri? Kā uztura bagātinātāju? Doma radās mazliet vēlāk. Bet tad, kad dzīvnieki tika atvesti uz saimniecību, tā kā viņi tika izvēlēti, jo tas jau bija 3. solis. Tika atvesti dzīvnieki, viņi pie mums ganījās, mums bija šie čempionāti, čempionātos mēs dabījām medaļas, un kas bija ļoti interesants fakts. Briedis, kuram es biju devis perspektīvu, viņš nākošajā gadā uzvarēja savu tēva ragus. Un tad tas man kolēģis, kas arī piedalījās sacensībās, kurš dabīja 2. vietu, viņš teica, kā tu tajā brīdī spēji dabūt to labo šāvienu uz to labo briedi. Es teicu, ka es vienkārši intuitīvi jūtu. Un tā arī notikās. Šie brieži sāka dzīvot saimniecībā, mums bija 3 skaisti puiši, mums bija daudz meitenes. Un tad es sāku vērot dabu, es sāku dabā iedziļināties, es baroju briežus no rokas, es viņam ļāvu būt arī patstāvīgiem, mums bija ļoti interesanta pirmā komunikācija, es vērēju dažādas procesus. Un vienā no brīžiem, tā būs atbilde tev, es redzu, ka ragi, šis te unikālais organisms, ķermenis, viņš izaug dažu mēnešu laikā un atkal nokrīt. Man mati aug ātri. Tas ir sakritīvi? Nu, tevi jā. Tu esi ēdis vairāk briežu ragus nekā es. Līdz ar to viens no, nonāksim līdz tam, bet viens no briežu raga šīm te minerālu vielām ir tieši pierādīts, ka tas palīdz dzīvniekiem, piemēram, vistām spalvas un cilvēkiem matiem. Tā kā tu esi ēdis vairāk pa manīm un sāc agrāk to darīt nekā es, tad tev mati būs ilgi. Nu, lūk. Tātad briežu ragi. Daži fakti par briežu ragiem. Tas ir visātrāk augošies organisms pasaulē. Dienās pat spēj izaugt šāds te daudzums. Iedomājies pats, kam jānotiek dzīvnieku ķermenī, lai viss labais tevī pārietu šajā te lietā, ragos. Tas ir fantastika. Tas ir kaut kas, kas joprojām nav pierādīts zinātniski, kā tas process spēja notikt. Bet kāds bija rezultāts? Visur pasaulē jau vairāk simtus gadus tiek griezti, izņemot Eiropu, jo tas tiek uzskatīts, ka dzīvniekam sāp, ja nogriež dzīvus ragus. Bet Āzijā, Ziemeļamerikā briežiem griež ragus. Un tie ir jaunie panti. Un jaunie panti, visu, ko mēs lietojam, viss, kas sāks ar vārdu pants, nāk no šiem briežu ragiem. Tas ir vienkārši unikāls kaut kas. Un lūk, jau senajā Ķīnā pierādīja, ka panti ir vislabākā aktīvā bioloģiskā viela, ko cilvēks var lietot uzturā. Jo senos laikos nebija sintētika, nebija visi elektrolīti un visi iespējamais. Tātad briežu ragos tas viss ir. Nu, lūk, un es vienā brīdī skatoties, ka tiem briežiem tie ragi nokrīt, paņēmu viņus rokās, domāju, bet tā nevar būt, ka tad, kad tev viņi aug, tad viss ir labi, un tad, kad nokrīt, tad nekā nav. Un es, manuprāt, biju viens no pirmajiem, iespējams arī pirmais, negribās skaļos vārdos runāt, kas Eiropā sāka nopietni pētīt briežu ragu uzturvērtību no superzinātnes viedokļa. Un tā, ka iedzinotos iekšā visādas pēdējās. Tu neesi zinātnieks, tu nevari pētīt. Nē, mums toreiz bija atbalsta viena no programmām, un diezgan daudz man nav tik ieguldīts saimniecības. Mums bija Latvijas bioloģijas institūts, kurš tajā laikā vēl atradās Salaspilī. Mums bija Naģežda Bērziņa, mums bija super komanda, kas izveidoja grupu. Viņiem bija pieredze jau uzturbagātinātāju Padomju Savienības laikā gatavot priekš visas Padomju Savienības, un viņiem bija vistuvāk. Un mans uzdevums bija pierādīt, ka mēs tie briežu ragi samalti, lietot uzturā, dod rezultātu. Pirmais solis zinātniskais. Mēs veicam analīzi briežu ragiem. Mēs atradām vairāk kā 30 aktīvas labas vielas, kuras nepieciešamas cilvēkiem. Kas bija interesantākais, mēs atradām 3 vielas, kuras nav pasaulē aprakstītas. Tad par viņām nav vispār zinātnisko rakstu. Kas mums bija jāpierāda, ka šīs 3 vielas nav negatīvas, bet tās ir pozitīvas. Pozitīva ietekme uz ķermeni. Uz cilvēkiem ir aizliegti eksperimenti šādā veidā, bet uz dzīvniekiem ir atļauti.
Un, manuprāt, viens no humanākajiem veidiem, kā to pārbaudīt, Uz manis? Bija gadus? Uz tevi mēs esam pārbaudījuši. Tu esi uzlabotā mana versija, līdz ar to tas viss strādā. Bet mums bija sākumā jāpierāda uz dzīvniekiem. Mēs uztaisījām eksperimentu. Bija 300 vistas mazas, kuras neēda brieža ragus, un 300 ēda. Tās, kas ēda 300 vistas ragus, viņām bija lielāka sirds, kuru var pielīdzināt mūsu sirdīm. Spēcīga sirds fiziski un arī izdzīvošanas ziņā. Yeah. Jo maziem cāļiem liels miršanas procents ir. Tas bija pirmais. Otrais, mēs pierādījām, ka apmetojums, spalvojums ir labāks, spīdīgāks, biezāks. Nozīmē, ka šis hormonu testosterona līmenis augstāks paliek. Negribu atbildēt zinātniskā valodā, jo es neesmu zinātnieks. Bet notiek šis process, kas beigās ietekmē matu augšanu, matu izskatu. Par ko esmu interesējies, jo lielāks, parasti to piesaista, kad vīrietim lielāka bārda vai matu vairāk vai apmetojums, tad viņam lielāks šis hormonu testosterona līmenis. Es nezinu, vai tā ir, bet varbūt. Pilnīgi iespējams, bet pats fakts bija, kad apmetojums bija labāks. Nākošais. Tad, kad jau pārbaudīja kaulus, tad tie, kas bija ēduši uzturā brieža ragus, jo viņi ir tikai brieža ragus, tad viņiem bija ļoti spēcīgs kalcijs, viņiem bija ļoti spēcīgi kauli tām vistām. Yeah. Otrai grupai vistu nē, tur bija tā kā dabā arī ir. Un tad vēl mēs pierādījām, tur arī jau aizgājām daudz dziļāk iekšā, bet knābis, piemēram, knābis ir putna knābis, tā kā mūsu kauli. Mēs varējām salikt kopā šīs šo korelāciju starp pulveri, dzīvniekiem un cilvēkiem. Uz cilvēkiem es neesmu veicis eksperiments, vienīgi ģimenē visi mēs lietojam, un tur redzam, mums nav jāslimo, mēs nebaidamies no augstiem laikapstākļiem, no vīrusiem, gripām, vispārējā. Mēs esam ļoti spēcīgi, tātad kaut kāda ir korelācija. Ok, šis eksperiments notika pirms 13 gadiem, ja ne vairāk. Kāpēc publikai, cilvēkiem vēl aizvien nav bijis pieejams brieža ragu pulveris? Kas notikās? Viss ir, jums pētījums, tev ir brieži, tev ir ragi. Kas? Man pagāja vairāk kā 10 gadi, lai izveidotu ražošanas procesu, kura laikā ragi netiek nesadedzināti, viņus pārstrādājot nezaudējas labās vielas. Un neviens līdz šim nebija to darījis pasaulē, līdz ar to man bija jādomā pilnīgi kaut kas jauns, unikāls. Un ir pagājis šis viss laiks, un ir atrasts īstais veids, lai sāktu jau ražot ne tikai savai ģimenei, bet jau arī cilvēkiem brieža ragus. Un tas ir pirmais. Otrais ir ļoti sarežģīta likumdošana, jo mēs esam Eiropas Savienībā. Un tagad, pateicoties gan Zemkopības ministrijai iesaistē, gan pateicoties pārtikas ražošanas dienestam, ir atrasts risinājums, kādā veidā savas saimniecības varēs savus ragus savākt, notīrīt, nomazgāt, samalt, iepildīt un jau pārdot cilvēkiem uzturām. Vienkārši sakrit. Uzturs. Es domāju par savu uzturu. Es pareizi ēdu, pareizi sportoju, pareizi guļu. Man ir bijuši laiki, kad es noguļu mēnesi. Vūps parāda, kas ir ierīces mēra tavu miegu, parāda mēnesi no vietas, 100% miegu. Mēnesi no vietas. Tas skaitās labi, pat objektīvi, pat neko nesakot, tas skaitās labi. Vai mēs varam aizvietot uzturu ar šo pulveri, vai arī, ja mēs abas lietas savienojam, kas notiksies? Vai ir vispār vērts cilvēkam par to domāt? Tāds ir mans jautājums. Jo tu nedomā par, nevis tu nedomā, bet tu esi klasisks zemnieks. Tu moc iekšā cūgaļu, kartupeļus un arī nebaidies vakarā no saldējiem, bet tu labi dzīvo. Divas lietas. Pirmais, dabā mums dots viss. Mums jāsajūt, cik daudz un ko. Piemēram, es sev jūtu, ka, ja es esmu medībās un es dalu alni, tad man ļoti sagribās āļņa gaļu, es viņu nogriežu, es viņu uzmetu virsū sāli, neko reizēm nelieku, vienkārši apēdu. Tas nav pareizi, jo pirms tam jāveic analīze, bet es veicu vizuālu analīzi, es apmēram saprotu, kā jāizskatās gaļai, kā jāizskatās sliktai gaļai. Es zinu, kas cūkas mērs, iebāžot iekšā vēderā un sajūtot karstumu cūkai. Man ir diezgan liela, bet to nevajag atkārtot. Bet, piemēram, man sagribās gaļu, un es gaļu apēdu. Man patīk jēla gaļa. Es pārsvarā visu ēdu tartarā mēģinu.
Es mēģinu ēst maksimāli neapstrādāts produkts. Man patīk turpat no dobas izraut ārā. Mums ir savas siltumnīcas, mēs ēdam tā, es jūtu dabu. Es neko nesmu mācījies. Tev ir pilnīgi pretēji. Tu daudz lasi, tu daudz skaties, tev ir ēdienkarte. Jautājums, kam mums ir taisnība? Nezinu. Svarīgi ir kaut kur pa vidu. Ir zinātne, kas jāņem vērā, un ir dabiskie instinkti, kurus ir jāņem vērā, ko gribās. Līdz ar to, tu, manuprāt, esi pa vidu starp jau nākotnes zinātni, ko var izmērīt ar vūpu. Man nav bijis vūps. Iedomājies situāciju, ka mēs tagad esam ļoti labi domu. Ja mēs uzliktu vūpu briedim, ko mēs redzētu brieža stresa līmenī, sirds darbībā, atpūtā un visā pārējā. Nu, piemēram, daži fakti par brieža dzīvi. Vai tu zināji, kad šita pārošanās procesa laikā, kā domā, kas izvēlās partneri? Puisis vai meitene? Puisis. Daudz meitenes, viens puisis. Viņam taču ir izvēlēties. Nu jā. Tā var domāt. Ko ir pierādījis zinātne un arī man novērojami dabām. Tad, kad sākās šis mīlas process, tad viens puika ir uzrauga apmēram 20 mammas. Pirmais, lai viņš tiktu pie šīs mammas klāt, viņam jāiztur pārbaudījumi. Tad viņam jābūt uzvarētājiem. Jo briežiem notiek saucamais bauris. Bauris ir laiks, kad tie, kas džeki, izkaujās, reizēm viens otru nogalina, lai tiktu pie mammas. Tikai labākais džeks tiek pie mammas. Daži fakti, piemēram, no 120 kg smaga brieža, viņam pēc baura, jo viņš 2 nedēļas maz dzer, maz ēd, viņa uzdevums tikai skatīties, cīnīties, aizsargāt, vairoties. Viņam paliek pāri vairāk kā viņam paliek tikai pussvars. Iedomājies, cik viņš vājš. Un tajā brīdī viņu var cits briedis nogalināt, kurš ir atcerējies pagājušo gadu, kad esmu zaudējis. Es neesmu humānākais cilvēks, un es ļauju briežiem cīnīties. Jo briežiem ir jācīnās, lai labākie uzvar. Jo tikai labākie čempioni spēj radīt čempions, kas tālāk jau rada vēl čempions. Un es to ļauju darīt. Un līdz ar to man ir vairāki novērojumi, apakšnovērojumi. Puiši izcīnās, bet mamma ir tā, kas pieiet, paņem to puisi un aizved uz krūmiņiem. Tieši mamma, kas ir ļoti interesanti. Bet ja puisis uzstāja mammai, mamma spēja atgrūst, kas ir arī ļoti interesanti. Mamām vajag čempionus. Vēl viens secinājums. Mammas izvēlas čempionus, jo mammas instinktīvi skatoties virsū, viņas grib tādu briedi, kurš arī dzīvē spēs patstāvēt, aizstāvēt ģimeni pret vilkiem, pret lūšiem, cīnīties. Mūsu izpratnē tas ir aizsardzība, nauda, siltums, māja. To var pielīdzināt. Mammas izvēlas labākos. Es gribu prasīt pielīdzināt. To ir pielīdzināt dzīvē? Domā, kad arī dzīvē? Tu ir pieredze, tev jau 45 gadi. Domā, kad mamma izvēlējās tevi? Nevis tu, kā? Man likās, kas ir interesanti, ka es izvēlējos mammu, un man tā ļauj domāt daba, un arī mamma tā ļauj domāt, kad es izvēlos. Patiesībā ne. Ja mēs pastamies dabā, un ja mēs tagad veicam tādu analīzi, tad es izcīnījos un paņēmu mammu, bet tomēr es tā domāju. Bet no viņas skatu punkta viņa pastījās, kurš labākais paņēma, jo redzēja, šitam džekam būs forši bērni, šitas džeks būs labs, stiprs aizstāvējs, viņam būs saime, viņš būs labs džeks. Tā kā var pielīdzināt. Vēl viena interesanta lieta, kas dabā. Mammas izdala smaržas, puiši izdala smaržu. Arī cilvēkiem, un tas gan interesanti, cilvēki veikuši eksperimentu, 10 apģērbi, sievietes guļ pa nakti apakšveļā, ieliek maisiņā, un to maisiņu iedod 10 džekiem pasmaržot. Tie džeki pasmaržo un noliek no 1 līdz 10. Visvairāk patīk, nepatīk. Pēc tam parāda fotogrāfiju un puiši izvēlās džeki no 1 līdz 10. Kā domā, kāda sakritība? 90%. Lūk, šis eksperiments bez ēšanas ir pierādījis, jo to drīkst darīt. Mēs drīkstam tur ostīt, apostīt. Tas ir bijis. Tā ir tā vēl viena lieta. Trešā lieta. Tad, kad bērni jau piedzimst, tad, kad piedzimst jaunām briežu mamām, nav guvusi zinātne pierādījumus, apstiprinājumu, kā
mammas nodod savus bērnus vadītājai. Šī vadītāja ir līdzīga kā bērndārza audzinātāja. Yeah. Viņa ir, priekš manis viņa ir labākā, gudrākā, ar pieredzi, kurai pašai bijuši bērni. Es to esmu novērojis savos 20 gadu pieredzē briežiem. Un kas ir interesanti, kāpēc tas jādara? Tāpēc, kad bērni piedzimst, viņi tiek turēti mežā, drošībā. Tad, kad tu izej ārā no meža, bērni paliek, vajag atrast mammu. Un es esmu vērojis, skatījies, filmējis, jūtis, bet nekad neesmu sapratis, kāds pats notiek. Un to neviens nav pierādījis, kā notiek. Bet arī šis secinājums pret cilvēkiem, tas ir jāizdara. Kas mums strādā bērndārzos? Mums ir forši auklīs, labi cilvēki, bet tava motivācija kas? Nauda pārsvarā. Tāpēc, ka tas ir darbs. Jā. Kā tev izvēlās nekā? Tu aizēji uz grupiņu, tevi nodod, tev pretī skolotājs, tur viss notiek. Es patreiz neapšaubu skolotāju profesionalitāti. Nē, iet runa par kaut ko citu. Kad daba pati izvēlas mammas, kura būs mamma līderi, kura dos pirmās zināšanas saviem bērniem. Un šiem bērniem ir ļoti svarīgi izdzīvot, viņiem svarīgi redzēt, mācīties. Un kaut kā notiek, tur nav balsošana, tā kā politikā, kurš ievēlēs mani par galveno. Tas ir ļoti interesants. Es nedaudz noiešu no tēmas par briežiem, bet sāku runāt par bērndārza audzinātājiem. Es un manas 3 māsas, visas mēs gājām bērndārzā publiskā skolā. Ko tu teiktu par šobrīd attālināti jau no 6. klases pieņemsim bērnu palaist, vai pat vispār līdz 6. klasei māju mācībā bērnu mācīt? Es nekad neesmu dzirdējis to viedokli par to, jo mēs gājām publiskās skolās, publiskos bērniem. Skola ir pirmā vieta, kur tu dabūni ne tikai pozitīvās, bet arī negatīvās potes. Skola nogalina tavu kreativitāti. Piemēram, sēž meitenīte pēdējā solā un kaut ko citīgi dara. Skolotājs skatās, saka, ko tu tur dari tik citīgi? Tu parasti esi ļoti skaļa, tur darbojies kaut ko, tur met lidmašīnas. Ko tu dari? Un viņa saka, es zīmēju Dievu. Ko tu dari? Un es Dievu zīmēju. Nāc šurpu. Atnāk meitenīte. Viņa saka, parādi, ko tas uzzīmējis. Viņa tā kaut kāds onkulis tiek zīmēts. Viņa noliek klases priekšā, saka, tātad pirmā lieta. Neviens nav Dievu redzējis, tu nezini, kāds ir Dievs. Sapratāt? Visi skatās, labi sapratām. Otrais, tu nezīmē, tas tāds ķēms tiek zīmēts. Iemācies zīmēt. Labi. Un trešais, neviens nav redzējis Dievu. Ko tu vispār mums rādi? Un meitenīte saliek acis lejā, un tas nogalina meitenes kreativitāti. Iespējams, tajā brīdī viņa redzēja, zināja, domāja. Es arī vienreiz skolā uzrakstīju pats savus atcerējumus, tādu īstu atcerējumu, ko man nepalīdzēja meitenes rakstīt. Man parasti visu palīdzēja meitenes darīt. Man nebija laiks rakstīt atcerējumus. Un es vienreiz uzrakstīju tiešām, man viņš liktos tagad, wow, interesants, ar atziņām, bet ne pēc formāta, es biju ārpus rāmjiem. Man ielika negatīvu, es biju kā piemērs kaut kam sliktam. Skola nogalināja kreativitāti. Līdz ar to, ja man saka par mājskološanu, tad, un vēl, tu māca tajā priekš tevis briesmīga ķīmija, briesmīga fizika, tu nesaproti, kā zināšanas pielikt dzīvē. Tu māca matemātiku skaitīt, kur joprojām mums viss ir jau pieejams. Tu māca zināšanas, kuras ir nocošas. Skola nav mainīsies jau 400-500 gadus. To pašu, ko mācīja Duliem Daukam filmā, to pašu mācīja. Tā nedrīkst, tāpēc nonākot pie atbildes. Ja man būtu iespēja mājskološana, pirmā lieta, mums jābūt ar zināmu briedumu, zināšanām. Otrais, diez vai mēs spētu nolikt testus, vispār pieņemtos, kas ir sabiedrībā, un uzņemties atbildību par šo te. Tāpēc es esmu par tādu hibrīdu modeli, kur tu patreiz izmanto, man tāda iespēja nebija agrāk, kad es teorētiskā zināšanas skolā iegūstu. Lielākoties savu laiku esmu atsēdējis skolās. Bet es mācos daudz tālmācībā. Mums vēl 3 labākās augstskolas pasaulē ir attālināti. Google, YouTube, mākslīgais intelekts, ja tu viņu pareizi izmanto. Ja tu pareizi izmanto, tev viss ir. Tu vari iedziļināties katrā tēmā, dabūt risinājumu, ārpēc tas ir kaut kas drausmīgs, cik tas notiek. Bet tas uzdevums mūsu būtu iemācīties skolā, kā pareizi uzdot jautājumus, kā veidot analītisko kritiku, kā atšķirt viltu no īstenības, veidot kritiku, kur tas nevar būt. Lūk, tādai būtu jābūt izaicinājumu nākotnes skolā. Un ja tu pabeidz skolu, tev minimums jāzina, kas ir tavs uzturs, kas ir daba, kas ir mākslīgi produkti, kas ir sintētika, kas ir ķīmija, kā mēs piesārņojam dabu.
šīs zināšanas, diemžēl, tu iziet no skolas, tev viņas ir mazāk nekā iezubrīta algebra, ķīmija, fizika un vispārējais, kuru ir jāzina, bet šādās devās, bet vispārējais tādās. Mans pēdējais jautājums tev par skolu. Es tikai pagājušajā gadā pabeidzu vidusskolu, un šogad man sanāca uzsākt tās visas uzņēmējdarbības, jau ar cilvēkiem vairāk runāt, e-pasti, arī cilvēkiem nodot darbus, cilvēkiem palīdzēt darbos. Un bieži vien esmu ievērojis to, ka cilvēks, arī es pat to no sākuma darīju, pat ja es nezinu atbildi, es tāpat saku, ka es zinu, ja man neprasīs neko vairāk, es saku, ka es zinu, es vienkārši atbildu, ka es zinu. Vai arī es cenšos tāpat kaut ko atbildēt nepareizi. Un tas cilvēks zina, ka es atbildēšu nepareizi, vai es zinu, ka tas cilvēks atbild nepareizi. Un mans jautājums ir, vai nav bijis tā, ka es izgāju šiem 12 gadiem skolai, citi arī iet cauri. Un katru reizi, kad es pacēlu roku, klases skatās, man skolotājs skatās, un es zinu, ja es atbildēšu nepareizi. Vai arī skolotāji prasa, Ričard, tu zini? Un es zinu, ja es pateikšu, jā, viss būs kārtībā, man neko neprasīs. Pateikšu, nē, man skolotājs slānīs, klases biedrs smiesies vai kaut ko. Vai nav bijis tā, ka mēs esam iemācījušies, neesam iemācījušies pateikt, ka, hei, es nezinu. Tas mums daudz labāk ir mums pateikt, kā neko jau mēs slikti neiegūstam, bet vai mums to neiemāca skola? Mūsu vēsturiski ir sodījuši par nezināšanu. Tu nezini, tu esi slikts. Tu izrādi iniciatīvu kļūdies, tevi slāna, tu esi slikts sabiedrības priekšā. Jau pirms atpakaļ, jau pēc 10-15 gadiem, viena no kompānijām, manuprāt, Google, sāka svinēt zaudas. Respektīvi, ja cilvēks bija kļūdījies projektā, viņa nelamāja publiski, neatlaid no darba, nezmaz algu, viņam teica piecelies kājās, un tā motivācija bija tāda. Ja tu esi kļūdījies uz daudz mazākām summām, un mēs esam izgājuši cauri šai kļūdai, mēs viņu vairs nekad nepielaidīsim, un šo kļūdu mēs izslēdzam no nākotnes kļūdām. Tāpēc mēģini nekļūdīties, bet tu to nevarēji iespējams zināt. Tāpēc nejūties nērti, tu neesi sliktāks, un tu esi celmlauzis šajā jautājumā. Un cilvēki nebaidās atbildēt nepareizi, paklusēt, paklausīties. Tā ir tā izglītības un apziņas maiņa, kura mums pietrūkst, un es neredzu, kā viņu patreiz tuvākā laikā skolās iedot, tāpēc arī es ceru, ka tu un māsas daudz zināšanas iegūsim tieši dzīvē, praksē, braucot, klausoties podkastus, atrodot informāciju, esot citās valstīs. Manuprāt, tas ir ļoti labs izglītības veids, bet tā kā mēs dzīvojam civilizētā valstī un sabiedrībā, jā, ir kaut kāds kritērijs, kas mums visiem ir jānokārto, pamatskola, vidusskola, augstskola un vispār. Līdz ar to es ieteiktu vienkārši pieņemt to, kas ir. Jā, iespējams, ka mēs kaut kur izliekamies, kaut kur mēs nepiekrītam, bet sadzīvot ar sistēmu, bet attīstīties pašiem citā izglītības neformāli, jo izglītība ir formāla un neformāla. Es tev esmu devis iekšā dzīvē, devis neformālu izglītību, tāpat kā sev līdz iekšā. Jā. Pabeidzot šo epizodi, es sapratu tavu nostāju par skolu nedaudz, bišķi ieskicējumu. Es gribētu dzirdēt vairāk citreiz. Es sapratu, kā tu nokļuvi līdz saimniecībai, kā radās doma par briežraku pulveri. Pēdējais, ko es tev vēlos jautāt, ir, un es domāju, skatītāji arī šajā brīdī gribētu jautāt, kad, kur, kad, būs, nebūs, ir atļauja, nav, kas notiksies? Ričard, es tavā vecumā steidzos. Jā. Ja? Es steidzos, man bija maz laiks, man viss likās ātri šodien. Tagad var atļauties, piemēram, šis ir bebru dziedru uzlējums, kurš to ļoti negaršo. Viņš smaržo briesmīgi, bet ok, mēs viņu izdarām. Mēs viņu uzdarām virsū ar vienkārši zaļo pulveri, vislabākais dabā, kas paņems. Šķiedrvielas. Tās ir šķiedrvielas. Okay. Ričard, mēs to visu paņemam ar ziedputekšņiem. Tas ir obligāti. Šādu devu dienā, obligāti. Nu. Un kas te ir? Te jau mēs nonākam. Pie kā? Pie briežu ragiem. Šie ir briežu ragi. Plāns ir kapsuļotie. Jā. Šis te ir kapsuļotājs. Viņā ieliek iekšā. Jā. Jau viss salikts ir. Mēs iepildīsim iekšā pašus briežu ragus. Uzspiedīsim, mums būs kapsuliņas, ko beigas lietot. Bet tā kā man nav tur baigi laika kapsuļoties, jūs to darat, tad reku es paņemam. Bezgaršīga lieta, viela. Un atbild man jautājumu, uz kad? Būs, nebūs?
Es skatos, ka tev viss ir izdomāts, viss ir gatavs. Tu esi dabūjis ārā briežu ragu pulveri. Viņš ir gatavs. Un tu zini, ka briežu mammas spēja paši regulēties, kas viņām piedzims, puika vai meitene. Un tu tici vai netici tam? Nē. Jā. Es tam arī neticēju. Ir pierādījumi, ka tajos baros, kuros ir mazāk ko ēst, aplokos, tas zinātniski. Dzimst puiši, lai ierobežotu bara vairošanos. Tur, kur var atļauties un liela plašumi, īpaši nebrīvē, dzimst vairāk meitenes. Jo sieviete instinktīvi, mamma, māte vēlas, lai būtu pirmā meita, lai būtu turpinājums. Un kas ir interesanti, kad arī pēc šiem eksperimentiem, kas ir bijuši, viņi bijuši diezgan lieli. Neviens nav sapratis, kādus impulsus ir jādod ķermenim, lai tu spētu pateikt, kas tev piedzims. Bet fakts ir nenoliedzams, tā ir zinātne, kas ir pierādījusi. Mazākais tā, vairākais tā. Arī, kad tu dzimi, es ļoti domāju par dēlu. Tad es tos signālus raidīju. Un tas sākas pats interesantākais. Izrādās, ka kāpēc mēs audzējam briežus? Dēļ ragiem mēs jau runājam, lai būtu skaisti ragi. Tā ir bijis arī vēsturiski vācu laikos, baronu laikos. Tikai pēc dažiem gadiem, tas ir unikāls, fascinējošs fakts, tika pierādīts, ka ragu skaistums, lielums šo kodu nes nevis tētis, bet to nes mamma. Es paspēju iedomāties, kad 200 gadus tika uzskaitīti labākie puiši, labākie brieži, čempioni, cena 80,000, ir pat bija 120,000. Un te pēkšņi saprot, kā viss mainās. Izrādās, ka tas ģenētiskais kods, kas tiek likts iekšā, ka viņš ir pilnīgi otrā pusē. Tad ir vēl viens fakts. Pirms es esmu novērojis, kad ir man daži, vienmēr būs briežu barā puisis, kurš apbižos vājāko. Un vienmēr būs vājākais, kuru apbižos. Ja tiek izņemts ārā no briežu bara stiprākais un vājākais, atkal atradīsies puiši, kas ir stiprāks un vājāks, un notiks tā pati cīņa, dabiskā cīņa. Fakts, ko es novēroju dabā, un tas nav, un cilvēki ir savādāk, diemžēl. Arī tad, ja briedis grib nogalināt otru briedi, dēļ izdzīvošanas, dēļ cīņas, jo tas negrib padoties, viņš pēc tam paskatās acīs un tikai tad bada nost. Tad nekad nenāks klāt no aizmugures, no sāniem, vēl kaut kā. Cilvēkiem, redzot, kā cilvēks spēj iedurt mugurā šis teiciens dunci, tu redzi, ka cilvēks, daba nav tik nežēlīga, kā tas ir cilvēks. Cilvēks sevi nostādījuši augstāk par dabu. Cilvēks nav augstāk par dabu. Daba ir augstāka. Mums ir jāmācās no dabas, ko dara daba. Arī dabā ir izņēmumi. Piemēram, mēs esam iecietīgs pret cilvēkiem, kuri ir puišiem, meitenes un meitenēm. Kāpēc iecietīgs? Es agrāk nebiju iecietīgs. Es agrāk tavā jaunībā, es sprāgu kaut ko tādu redzot, dzirdot. Redzot Vācijā, kiet rociņās džeki, es šokā biju. Bet dabā, piemēram, mums ir bijuši puiši, kuri nav tikuši klāt pie mamām, kas mēģina uzlikt virsū otram džekam. Tas otrs džeks arī nav bijis pie mammas, ja viņš bijis nostums, es domāju, mammas pie sievietēm. Un kaut kā viņi lec virsū, viņiem tas kaut kā iepatīkās. Protams, kad viņi tiek nodalīti, viņi ir citās saimniecībās, kurās nevajag vairoties, kurām vajag tikai priekš skata. Un arī dabā tas ir. Tāpēc tas nav nekas tāds unikāls, ka mēs redzam ikdienā, kad puišiem rokās staigā. Ir kaut kādas lietas, mums jābūt iecietīgiem tajā ziņā. Bet viņi nespēja vairoties. Es tos briežos aizmirsu, bet mani briežu asinis čempioni turpina augt, turpina strādāt. Tāpat, piemēram, ir dabā īpaši lauvenēm. Lauvenes laiza vienu otru. Kāpēc? Zinātne pierādījusi, kad ir viens brīdis, kad vairs pietiek vairoties, un tā teritorija paliek pārāk maza priekš vairāk dzīvniekiem. Un tajā brīdī novērots un arī pierādīts, kad meitenes laiza meitenes. Daba tāda. Un pat ir viena dzīvnieku suga.
Tas ir diezgan interesanti, jā. Kura vairošanās laikā uztais aplīti, un viņš ir vienlaicīgi džeks un meitene. Viņi savienojas kopā uz apli, un viņi pēc tam arī tur viss piedzimst, vispārējais. Dabā tas viss ir. Dabā to visu var redzēt. Bet atgriežoties pie mūsu uzvaras instinkta, uzvar tikai tie, kas dabā ieklausās, kas lieto ikdienā, uztura lietas, kas ir tieši dabā. Piemēram, es jau teicu par bebru dziedzeriem, par čagu, kas ir bērziem, par ziedputekšņiem, par briežu ragiem. Mums neko vairāk nevajag. Mēs varam pārtikt tikai no dabas, no ekoloģiskas, no veselīgas dabas. Latvija ir viena no tīrākām valstīm visā pasaulē. Mēs esam starp zaļākajām valstīm. Ja mēs nekļūtu, ja mēs sevi nepiesārņotu, kā teica ķermeni, ar visu nevajadzīgo, tāpat Latvijas daba, jo mazāk mēs sevi piesārņojam, jo mēs varam dzīvot veselīgāk, ilgāk un būt stipri. Un nav svarīgs rezultāts. Nav svarīgs ceļš uz rezultātu. Tu ej vairāk trenažera zālē. Es vairāk ceļu ārā kokus no meža ar motorzāģi. Mēs abi labi jūtamies. Es apēdu, gatavojoties ziemai, vairāk taukvielas, jo es esmu kā dzīvnieks, tā kā rukši. Rukši jūt, ka nāk ziema, viņi vairāk ēd, lai viņi varētu izdzīvot. Lācis kārtīgi pēdiet, gulēt. Tu to dari zinātniskā veidā. Nav svarīgs ceļš, svarīgs rezultāts. Gan tev ir laba veselība, gan man. Skaidrs, tavu ceļu līdz brieža ragu pulverim dzirdējām. Rezultāts ir redzams. Un es arī domāju par to savu instinktu pabarošanu un saprotu, ka produkts ir, bet vai atbild man pēdējo jautājumu? Vai produkts būs? Es tik izvairīgi atbildēju, jo es jau pirms 15 gadiem apsolīju, ka būs produkts. Bet tu dzirdēji apstākļus, kas nenotika. Tagad man ir jau jaunajā gadā, tas ir 2026. gada sākumā, paredzēta pēdējā pārtikas veterināras dienesta kontrole. Esmu sakārtojis dokumentāciju, veicis analīzes, izdarīts viss, tu mums palīdzēs izveidot dizainu. Un es negribu solīt, bet gribu pateikt, ka un arī produkts būs ļoti ierobežots, jo mēs nespējam daudz saražot. Un kad, ja mēs pāris mēnešu laikā spēsim jau piedāvāt cilvēkiem mēnešu līdz 2 laikā šo te produktu, tāpēc es nesolu, es vienkārši izdarīšu, lai cilvēki var. Man ir daži draugi, kas jau ir pieteikušies, kas jau laicīgi stāv rindā, jo tas daudzums būs ierobežots. Bet jā, mēs tik daudz nevaram tevim apēst, jo tas ir ļoti efektīvi, tā ir ļoti efektīva viela, un viņa daudz nevajag, viņa vajag 1 kapsuliņu dienā. Un tā cena arī būs ļoti, ļoti draudzīga. Un mans mērķis nav patreiz, tas nav mūsu biznesa. Mūsu biznesa ir, mēs katram savu ienākumu. Tā ir vairāk sevis un labu lietu nodošana citiem. Protams, tam jāmaksā naudai, jo mums ir jāiepako, mums ir jāmaksā nodokļi. Bet tas ir vairāk popularizēt veselīgu dzīveslaidu, līdzīgi kā mūsu saimniecība. Mums ir bērnu nometnes, mēs uzņemam ekskursantus, mēs stāstam par zaļo izglītību, mums ir zaļā skoliņa. Tā ir tāda došana cilvēkiem pareizu mācību uz šo te brīdi. Paldies!